turēšana ir saskaņā likumdošanu ierobežotās teritorijās, bet ar tīkliem un tīkli pāri tātad ir putni nekur, teiksim, pa mežu nevar staigāt, ja, bet tāpat laikā savvaļas putnu klātbūtne, protams, kā mēs saprotam, ir visur. Un, šis visticamāk arī bijis kontakts, netiešs kontakts ar savvaļas putniem ir bijis tas izšķirošais. Cilvēku kontakti kļuvuši daudz biežāki. Tāpat tās dažādi piemājas saimniecības, dažādu dekoratīvo putnu, kolekcijas putnu apmainīšanās un tirzniecība arī ir. Un līdz ar to ņemot vērā, kad attālums tur 1000 kilometru vairs nav attālums, tad arī šīs slimības seko līdzi cilvēkam. Un tie kontakti arī ir tie, kas palielina saslimšanas biežumu, saslimšanas riskus.